jūs varat redzēt kaut ko jaunu, ko mēs darām, ne tikai vadām raidījumu un pastāstam par cilvēkiem, bet arī paši izmēģinām. Arī šonedēļ būs interesanta lieta, ko mēs ar Ralfinu pagājušajā nedēļas nogalē izdarījām, bet tas viss nedēļas gaitā. Bet šodien, jā, ir tās bīdāmās, bet portatīvās sienas, jā? Jā, diezgan, man liekas, jauks un interesants risinājums, bet ko tad par to visu saka arī Annas brālis Gustavo, jā? Nu, to mēs redzēsim. Jā, Ralfiņš paviesojās. Nezinu, vai viņš pēc šīs te intervijas arī pats mainīs savu istabas interjeru. Jā, nu skatāmies. Jau, sem skatītāji un līdzīgi domājošie. Es atrodos Spica Home 2. stāvā, kur tūlīt pat atklās interjera dizaineris Annas Buteles zīmola Anvil LV izstādi. Izstādē prezentēs jaunu un inovatīvu veidu telpām – portatīvās sienas. Vai bērnībā ar māsu Annu dzīvojāt vienā istabā? Jā. Vai jums nešķiet, ka māsa Anna izstādi portatīvo sienu ieviesus Latvijā tādēļ, ka bērnībā bija grūti sadzīvot ar jums vienā telpā? Ar mani man šķiet pat nebija īsti grūti sadzīvot. Cik es atceros, varbūt Anna atcerās savādāk. Mums, kad mēs bijām maziņi, bija gulta pa vidu. Mums bija 2 stāvu gulta, kā bija siena. Bet nē, tā ideja ienāca īstenībā diezgan nesen. Saprotot, kad baigi svarīgi, laikam, ir tāda, kad sakārtota vide. Ir sakārtota vide, bet apkārt sakārtot telpu ir iekšā. Nu, un šādā veidā mēs varam panākt, kad ir ar vienu objektu uztaisam veselu interjeru, tā kā sajūtu radam. Un nekā vairāk nav, nekā liek. Bišķi krūtis uz ārā. Es varu salikt kaut ko iekšā? Nē, vienkārši tā iztaisnojies. Iztaisnojies, jā. Kuizi mazliet saliecies. Jā. Kuizi, tu esi mājas gariņš. Jā, es zinu. Ok. Jā, un jūs esat gatavi. Tekstu jūs atceraties. Tekstu, protams, ka mēs atceramies. Ar ko sākās? Labdien, es esmu mājas gariņš Kuzja. Sveiks, Kuzja. Super. Sveika, mazā, tā Kuzja. Es tagad būšu tavs gariņš kaut brīdi. Nebaidies. Ja tev būtu iespēja savējo portatīvo sienu radīt, kāda tā būtu? Kas pie tās karātos, ja to varētu ņemt, protams, līdz pasākumiem? Es domāju, ka tur būtu iestrādātas tumbas. Ļoti ticam. Tad tur būtu pāris grāmatu plaukti. Varētu būt, ka tur arī spogulis. Respektīvi, es esmu redzējis tās sienas. Tur ir tāda kā viesistabas, ir koridori, priekštelpas un ir guļamistabas siena. Tad mana siena būtu laikam savienojums starp koridoru un viesistabas ar tumbām iestrādātām. Kam visvairāk nepieciešama portatīvā siena? Jums? Nē, nu kā, man liekas, viņas, tas ir tikai tāds princips, kā viņas var veidot. Nu, es tā kā parādu, viņām ir, principā, miljonus apdares varianti, un viņas var pielāgot daudziem. Nu, ir ērti arī ļoti viņas lietot, piemēram, īrētos dzīvokļos. Viņi paņem vienkārši un aizēj. Šī, man liekas, starp visām portatīvajām sienām man būtu pirmajā vietā tādēļ, ka ļoti grūti, smags grafiks ir, un es vēlētos diezgan bieži izgulēties. Pieņemsim, ir kāds koncerts naktī, ir mēģinājums stipri pirms, un koncerts ir stipri pēc mēģinājuma, tad tādā starpā vajadzētu pagulēt. Vai arī pēc sēmā kādu dienu pagulēt, nosnausties. Tas ir klasiskais spoguļu ar rozā briļu tips. Rozā brilles, kā mēs redzam, cilvēks, kurš ir skatījies šī spogulī, bez šaubām ir bijis iemīlējies rozā brilles. Tieši tādēļ ir šīs rozā brilles siena visiem mīlniekiem, cilvēki, kuri vēlas mīlēt vai arī atrast mīlestību. Šai sienai ir klasisks diezgan nosaukums siena grāmatu tārps. Kādēļ grāmatu tārps? Tādēļ, ka šeit ir ļoti daudz grāmatas un skatieties uz šo zelta pīli. Zelta pīle, kā mēs visi zinām, seniem grieķiem zelta pīle bija gudrības un zinības simbols. Tikai gudri cilvēki nesāja līdz zelta pīles savās kabatās, lai kļūtu gudrāki.
Es novēlētu, lai katrs latvietis sāk ar vienu portatīvo sienu un vēlams nonākt līdz 4. Vismaz, lai valdošie vēji tik ļoti neietekmē. Vātri, man ir priekšlikums jums, skatītāji. Tajās dienās, kad Sems nav LTV7, mēs varam piedāvāt jums Sema portatīvo sienu. Jā, varam jau, jā. Tur, kur mēs būtu abi tādi stāvēt, un tad, kad ir garlaicīgi, kad Sems nav. Nē, kaut ko izdomāt. Tāds kaut ko tur tā, es nezinu. Tagad taču visu kaut ko 3D var uztaisīt. Jā, runājošās bildes. Runājošās bildes. Jā, gribās jums un ir. Bet par mēdījiem, arī runājošai.